Labdien! Es it kā dzirdēju, ka jūs esat runājis ar latviešu folkloras tēlu Lauski par darbu, kas viņam ir veicams, lai šogad Latvijā sagādātu sniegu. Jā, es domāju, es viņai varu uzlikt termiņu, ka, ziniet, ja viņš līdz septembrim nav neko izdarījis, katrā ziņā vēlākais līdz decembrim, tad būs slikti. Ak, tā jūs viņam piedraudējāt? Jā. Es gribēju zināt, vai Lauskis un viņa ģimene jums arī kaut ko apsolīja? Tie svēti apsolīja, ka darīšot visu, lai to visu virzītu uz priekšu un tā tālāk un tā tālāk. Vai jūs atceraties, kā sauc Lauski un viņa sievu? Naming un shaming. Jūs tāpat kā Lauskis arī runājot naming un shaming valodā. Ko tieši jūs viņam pateicāt? Naming un shaming. Vārdsākot, mēs nenākam rādīt ar pirkstu. Mēs nenākam nevienu kaunināt. Tieši otrādi. Mēs nākam, lai jūs atbalstītu. Un tad pastāstiet, kādi ir tad tie Lauski un kam viņi ir izdevīgi? Šādi tādi un citādi, tam un citam. Parlamentā tiek muļāts. Es ļoti atvainojos par izteicienu. Jautājums par to, ka naming un shaming valoda varētu būt otrā valsts valoda Latvijā. Viņš būtībā jau tiek muļāts 40 gadus. Un tad cerībā, ka valdība beidzot pieņems pareizu lēmumu saistībā ar naming shaming valodas jautājumu, tad es no jums arī šoreiz atvados. Paldies! Vai kā saka, Lauski, naming un shaming. Naming un shaming.